Zaļo un Zemnieku savienība vēlas panākt, ka valsts garantē pašvaldībām nodokļu ieņēmumus 100% apmērā no Finanšu ministrijas prognozētiem ieņēmumiem, atklāja ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis. Prognozes ir viena lieta, tas ir patreiz sareiķināts. Viņš ir rēķināts 92% apmērā valsts garantija. Mūsuprāt, ja jau tik nopietnā situācijā valstī pie šo problēmu risināšanas piedalās pašvaldības, tomēr šo iedzīvotāju ienākumu prognozi, nekustamā īpašuma nodokļu prognozi, viņi tomēr vajadzētu garantēt 100% apmērā, jo jau reiz tik nopietni jautājumi virzīt pašvaldībām kā budžeta konsolidēšam spēkam. Pat labāk valsts gatava garantēt pašvaldībām 92% no iedzīvotāju ienākumu un nekustamā īpašuma nodokļu prognozētajiem ieņēmumiem. Pašvaldība šajā situācijā ir tiešām neapskaužamā brīdī, un tur ir ļoti daudz arī viņiem pašiem savas saistības, kas uzņemts, un tagad viņiem līdz ar to zināma nasta, Jānis viņas saproti gatavs nest to atbildības nastā šajā procesā, bet, mūsuprāt, šis jautājums joprojām ir diskutabls. Aicināts atbildēt uz jautājumu, kad varētu tikt panākt vienošanās, Brigmanis norāda, ka pagaidām notiek diskusijas. Tas vienkārši notiek grūtas sarunas kabinetā, par ko arī mēs runājam. Tur ir argumenti, tur nāk Finanšu ministrija ar saviem aprēķinājumiem, saviem konkrētiem vienu viedokli, otru viedokli. Un šodien mēs novienojamies par to, ka ir viennozīmīgi budžets jāpieņem. Mēs virzamies uz to, lai budžets būtu pieņemts līdz 20. decembrim Saeimā. Un tas ir mūsu mērķis, un līdz tam tie visi tā vienošanās tiks panākt. Viņš atklāja, ka ZZS nekādas sarkanās līnijas šajā lietā nav novilkusi un plānos neietilpst meklēt opozīcijas deputātu atbalstu.